Čau visiem! Sveiki! Esam pie mūsu draugiem Jakipalna tirdzniecības centra Sāga. 3 gadu jubilejas laikā. Neredzēju. Nākot garām, tur Eglīte, Rotāja un Krēsliņš ar 3 gadiem. Labi. Jau 3 gadi ir, bet joprojām ir cilvēki, kas nāk, kad jūs esat atvēruši šeit. Nu, redz. Un ko mēs šodien darām? Mēs paskatīsimies, kas aktuāls veikalā. Un otrajā daļā, ko mēs darām? Mēs braucam uz Foreļu dīķi. Gadu tur nav būts. Paskatīsimies, ko no tā, ko pārdod veikalā, mēs varam uzlikt uz āķa tur un parūpēties par garšīgām vakariņām. Edi, nāk ziema. Augsts arī pie dīķa būs augsti. Kas jums ir? Šodien es domāju, ka jau sēž no rīta, jau sēdēja ziemas kostīmos. Noteikti, jā. Jau ap nulli, jau vējiņš, vēl drusciņi ir un viss. Ziemas kostīmi joprojām mums ir. Šeit ir, kas pagājušo gadu nebija, Mikado kostīmiņš, Aimaksiņi, Prologikam ir visi. Kā viņiem ar siltumu ir? Apmēram 20 grādiem paredzēt, 8000 mm ir visiem. Izņemot 2 modeļi. 10 000 šitas ir un 10 000 ir rekutē ieslēpts iekšā tur. Bet tas ir tāpatās, es rēķinu. 2-3 stundas spēcīgs lietus. Ja kādam gribās makšķerēt ilgāk, pēc tam svecīgi arī apsveicu. Dariet to. Bet man ir pančo vienmēr līdzi tāpatās, jo es negribu, lai samirksts, paliek smags un viņš baigi ilgi pēc tam žūst. Pagaid, un skatos cenas 175, tas ir jaka? Komplekts. Komplekts 175 eiro. Nu, ir jau arī rekup 159 eiro. 159, bet šitie ir mazāk ūdens izturīgi, ne? Nē, 8000 mm, viņam vienkārši bišķiņ plānāks ir, bet arī baigi daudz atkarīgs, ko tu gribi. Jo ir mainās bišķiņ membrānas, mainās bišķiņ, šitas te bišķiņ stīvāks ir, 129 eiro, nu, redz pēc sajūtām. Bišķiņ cietāks ir, vai ne? Bišķiņ smagāks arī, laikam. Jā. Damiem rekutē mums ir šitie te kostīmiņi ar labu cenu, 160 eiro. Viss komplekts. Par damiem īstenībā neslikts atsauksmes dzirdēts. Viņš arī tāds vizuāli tāds un tāds dārgākais, bet viss siltākais mums ir Aimaksiņš -40 grādiem. Tev ir bikses, jaka un iekšā ir šāda vestīte. Ko var izņemt? Nu, es viņu nekad neesmu pogājis atpakaļ, es ar viņu parasti staigāju. Jā. Bet, nu jā. Nu, ir riktīgi silts, nekad neesmu nosals. 229. Foršam, kā šitam ar ūdens izturību arī? Arī 8000 mm, jā, bet viņam ir membrāna ir jaunāka, viņš ir vieglāks, viņš ir pufīgāks, viņš ir, nu, tāds kompakti salikts viss, lai tev būtu arī. Jā, bet šitie ir pie 40 grādos, jā. Nu, man, piemēram, šitais daļīgais patīk, tāpēc, ka tu vari no jebkurā brīdī novilkt nost, ka tev ir pa karstu. Jo tā, ka paliek pa karstu, nu, tad tev vairs neko negribās, tu sagūst. Tā ir, jā. Šitam pievērsiet uzmanību, tas ir Wolframs un cenas īstenībā ļoti labas. Tā ir nākotne jau. Lēnā garā tomēr jau spiež, lēnā garā pāries uz Wolfram. Wolframs, ņerža, cinks, bet, bet te ir feini. Dažādi grami, sākot no 1,8 grami. Izmēri arī dažādi lielākām gumijām, mazākām gumijām. Tā kā šajos rītā dīķī testēsim. Es zinu, ka šitais baigi populārs ir ne tikai Foreļu dīķistiem, bet arī asarīšiem atvada. Tās pašas džigaulas. Pa eiro 99, nu viņš savu atpelnu 10 reizes. Protams, veselu paciņu par nepilniem 2 eiro. Un šitais ir klasiskais Foreļu māneklis, dzelzīši, mazie šūpi. Šito arī paņemsim dīķī, patestēsim. Mazāki, lielāki, apaļāki, kantēnāki bišķiņi. Pagājušo gadu biju līdzi man pāris, cepis bija, vai es izvilku uz viņiem, bet neatceros. Bet strādā labi, pelda labi. Woblerīši. Foreļu dīķiem tev noteikti patiks šitie Lakīkraftam. Jā. Mazi krāsas, smukas formas, reku kuprainais vai ne, kas ir, vai nu klasika parastā, jā. Mailietis. Bet šajā jau arī asarītiem skaisti aiziet. Jā. Cena arī forša. Nu ko, tos mēs arī mēģinam. Nu, ja mēs tepatās blakus esam, tad arī līdaks neviens nav atcēlis. Tagad skatos ir... Nu, džerki, kur es tagad babītē skatījos formos, visur, ja nekus neķerās, tad uz džerkiem viss notiek. Uz džerkiem, un jo pat lielāks bija džerks, jo labāk bija. Reku vēl ir maziņi zibaitiņi un reku arī Foreļu dīķu tēma.
mazie, pavisam maziņie šitie, un tad ir tie paši rīģiņi, asaru killeri, bet wobleri. Tavējie patīkamie, kas tev patīk, palmiņš arī ir, kur ir. Jā, palmiņi. Šitie var klasiskais foreļnieks. Izvēle ir, vai tikai nākt, skatīties, izvēlēties, braukt uz dīķnēs, mājās pie dīvāna sēdēt. Protams, ka keiteči, kur bez keiteči. Zandartiem. Un šogad mums ir lielāka izvēle tieši tam vidējam, jo pagājušo gadu mums bija tikai lielie, 8. Jā, 8, un tie ir 6. Bet tagad ir jau 6,5, reku tie 5 ir arī diezgan swing impakti. Otrā pusītē ir easy shinerīši, te ir ko izvēlēties. Jā, tagad īstenībā Zandartam arvien vairāk prasīsies lielāks kumos, un tāds 6,5 ir baigi nav fans. liels. Viņš nav liels, jā, viņš ir foršs kumos, viņš ko var arī mierīgi arī pelāģijā izmantot un tā tālāk. Un kur tad, ja ziema nāk, tad kur tad bez šitajiem? Šīs vai tikai mēs uz tevīm vēl joprojām atcelsimies. Jā. Tu biji tas vainīgais, kas mēģināja šitās vienas ragavas ar volviķi. Mīnus, cik bija 14 grādi, nebija silts, un tev bija ļoti sasalus arī naktī. Jā. Nebija tā, ka siltai vannītai pārbrauc pāri, kā iztaisnoja, un varēja braukt man joprojām viss garāžā stāv. Jā, viņi nevar saplēst, un ja ir lielās kaut kādas pērki, kas ir uz pejpus rekot spoilerīt, tad es parasti smējos ar, neliec striķi tādi, ka tev izrauj rogas ārā, uzliec plānāk, lai striķi pārauj. Vannītes ir atvestas, tur tās ir uzlabotas ar vietu kastē, redzi? Super, īstenībā tā ir baigā štela. Es šitādas neesmu redzējis. Jo tā ir vienmēr problēma, ka tā ir pašā pejpusā vai visur, kur teikt, viņi ieliec un viņi tur ļer. Apgāžās un tur nemaz nepamana. Bet es saprotu, ka ar tām vannītēm šogad varētu būt tā, ka... Kamēr ir, tagad ir atvests, kamēr ir, brauciet, pērkiet. Jā, jau var gadīties, kad būs jaunas un kādas viņas būs tagad, ir grūti, ka vairs nevar dabūt tā kā agrāk. Izskrējām cauri veikalam, atrod priekš sevis to, ko man gribās paņemt līdz uz dīķi. Ko var pastīties, tad es paņēmu sev Rapture šūpiņu, 1,8 grami. Paņēmu it kā lielāku izmēru, cerību, ka varbūt lielāku forelu paņems to pašu larvu, kas skats tā kā kustonīts, tā kā spāris, kāpurs, tā kā kas. Mazie volfrabiņi, paņēmu 2,7 gramus, mazo izmēru, mazai zivtiņai un Lucky kraftiņš. Baigi iepatikās. Es domāju, ka šito mēs ķersim mūsu patriotiskās foreles. Tā kā, otrā daļa pie dīķa. Kā jau solīts, otrā daļa, esam pie dīķa. 18. novembris šodien tieši. Svinēsim svētkus, bet pirms svinēšanas jādabūna kaut kas, ko uzlikt uz galda. Tāpēc esam tur, kur mēs braucam, parasti uz forelēm, esam Strēlniekos pie Rudolfa. Sāksim ar, kā jau veikalā parādījām, man ir mikrodžigs, ir mikrodžiga kātiņš līdz. Ir man vēl viens kātiņš, kas ir līdz kaut kādiem 11 gramiem. To es varbūt tur vairāk kaut kādiem woblerīšiem mēģināšu vēlāk. Un avārijas situācijā ir arī pludiņš līdzi. Bet, tad skatīsimies. Taisam pirmo metienu un ceram uz labāko. Pirmajā metienā bija izjūs. Kā jau ierasts, pirms blakus viņi ir gājās šeit. Cobīdē. Un te prasītos vispār, man ir 2,7 tā Wolfram galviņas, kaut kā aizmirst, ka te tik sekls ir. Prasītos 1 gramiņš. Man ir līdzi parastie sviniņi, ko var pie āķa uzspiest. Pēc pākstīsies, tad pamēģinās ar vieglākiem sviniem. Ja neķerās uzreiz, vajag uzreiz nosist asintiņu. Jāuzmet ir viens pludiņš. Tad man viss palicies ir no Zandarta copus. Es domāju, ka vajadzētu būt ok.
šitais tāds mirdīgs pasta, ko arī visur Skandināvijā ar viņām ķer un tepat visos dīķos arī uz viņām ķer. Garnels palika mašīnā. Bet, pamēģināsim šito brīnumu. Laikam to bumbiņu vajadzētu mazāku, bet, man liels āķis, es ķeršu lielo foreli. Labi, paņemsim vēl vienu lietu no jākfauna. Varbūt forši, es nebūtu aizmirst paņemt karabīnas no garāžas. Tas vispār būtu izcili. Bet, labi, pasiesimies vienkārši. Uzliksim maziņo Raptor šūpiņu. Viņam ir karabīnīti līdzi. Redz, cik ideāli. Karabīnīti nāk līdzi un man nebūs pēc tam vairāk jāsienās. Tā jau saka, pirmajā metienā celpa nav baigi labi. Pārbaudīsim. Kāds maziņš brīnumiņš. Forši fonā skan latviešu mūzika. Man mīļākā deja tad, kad es dejoju tautas dziesmās. Tautas dejās, nevis tautas dziesmās. Sasali Jūrina īstenībā ļoti atbilstoši, jo Gredzens saules ciet. Es pat nezinu, cik ilgi sanāks ar šito mikrodžigu padarboties. Ojojoj! 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 Viņas pat uz pludiņu raujās nost. Vai nav sivēni? Ko pirmā mums ir mūsu foreļu pastas. Jā, ar pastu vispār nav problēmas, bet jāizpild visticamākais būs pārtiks programma. Un pēc tam prieciņi un cerams, ka bišķiņi uzsils diena un varēs arī forši paķert ar mikrodžigu un maziem māneklīšiem. Ar tiem tomēr cits prieks ir šito zivi vilkt ārā, jo viņi ir spēcīga. Nu ko, šūpiņš? Bišķi pamocījāmies ar saustošiem riņķiem. Ir dienas lielākā. Nu, čau, Rūdi. Čau. Gadu neesam pie tevis bijuši. Nu, tā var teikt, jā. Klausies, skatos, esi bišķi apgreidojies. Lapenītis ir. Jā, lēnu garu. Lēnu garu. Tas sanāk, tagad arī var pie tevis braukt arī pasēdēt lapenītē bišķi un tā. Nu jā, var uzžāvēt un žāvēt tev arī ir, ja? Nu, tāda, jā, nu. Var noķert 5-6, jā. Un ielikt iekšā. Nu, cik ilgi tagad laikam sāk ļakaujas. Jā. Nē, nu super. Un klausies, es dzirdēju, tev kaut kas bija forelēm, jā, šogad? Kaut kas... Nē, nu vasarā tur, zin kā jau, vasarā. Katru gadu pārsteigumu, jā. Jā. Un tāpēc pieaugums tāds mazāks, bet, ir zivis, ko darīt. Zivis ir, jā. Un izmērs tev tagad, sākot no kaut kāda... Nu jā, no kilīšu, teiksim, dažādi. No kilīšu, bet... Bet jādomā, ka pagājušas vats bija, kad sāka vēlāk ņemt lielās un... Jā. Neko, īstenībā copa aktīvi mēs kādu stundu esam, un jau ir 6 zivis laikam. Tā ir interesantāk, nav uzreiz metienā, ne? Jā, fēni. Galvenais, ka var forši gan ar pludiņu, kam gribas vairāk gaļu, gan ar es pa grunti smuki, man patīk tā dietikā. Un tev šogad ir kā? Sečuki ir tavējā, jā? Ja brauc pludiņā, teiksim, pa salas būs savādāk, bet, parasti vajag nodezinficēt un... Jā. Lai nav tur
Nu, lai neievazājās kaut kādā. Nu jā, teiksim, tas pašs sutis, kas ir Jā. no karpu dīķiem. Nu. Jā. Tā jau forelē vairāk kaitē, tāpēc viņi tramīgi un nebarojās. Bet vanītes tev ir, kur zīves Vanītes salikt? ir, jā. Sečuki ir? Jā. Ja vajag mānekli, var kādu iedos? Nu, droši vien. Nu, re, tā kā Jā, varat tā kā. braukt tikai Makšķers arī ir, jā. Ā, Pludiņa makšķers ir pāris un Tad jau spinīši ir tādi, nu. pilnīgi melna. Paskat, kas pa krāsām es šitādu vēl neesmu redzējis. Šīs dienas atslēdziņa ir atrast, ka šitais mazais brīnumiņš labi lasa zivi, labāk nekā. Bet nu kas pa krāsu, pilnīgi melna. Nu ko, šitā mums gāja, forši pacipējām, dabujām 15 kg forelēm. Pat piekus ejot, bet nu neko, jā, nu. Ko es varu ieteikt? Brauciet uz šajieni, ņemat līdzi bērnus, ģimeni. Te var forši iemācīt pirmos soļus, dzīvi izmērs feins. Aizbrauciet uz Jahipaunu. Tur ar Ediju priekšgalā jums iedos tur tos māneklīšus foršus, kas te strādās. Es saku, šodien, kas strādāja, to jūs redzējāt. Var ņemt bišķiņu vieglākus svarus. Es domāju, tas būs vēl rezultatīvāk. Un, nu jā, mēs braucam svinēt valsts svētkus, nokupināsim foreli, uzēdīsim ikru maizīti. Tā kā tiekamies nākamreiz. Čau!